Bībelē? Zobens, amen. Ko tas zobens dara? Ebreju vēstulē rakstīts. Šķeļpušu. Tā, ka jūs aiziesiet sadalīti kā tādi. Gars dvēseli miesi tiek atdalīti. Nosaucot tēmu tiesāšana pēc vārdiem. Tiesāšana pēc vārdiem. Un skaidrs viens, ka mēs neejam tiesā. Bībelē rakstīts, ka tie, kas tic uz Dievu dēlu, neiet tiesā. Mēs neiesim tiesā, tādā tiesā, kāda ir bezdeviem grēciniekiem, bet tai pašā laikā Bībele saka, ka mēs saņemsim algu. Mēs saņemsim novērtējumu mūsu dzīvēm, kā kristieši. Nākot Kristus soļu krāsta priekšā, dosim atbildi par to, ko katrs miesā būdams ir darījis, labu vai ļaunu. Tad, draugi, gatavojamies tā dienā, vienkārši, noteikti tā diena pienāks. Ja kāds grib pārbaudīt, visi galu galā būsim stāsimies viņu priekšā. Tāpēc tiesāšana pēc vārdiem, tā ir kāda cita tēma, un tas ir tas, ko darīja Jēzus. Jēzus mums mācīja jau evaņģēlijos, viņš sāka to darīt, un principā evaņģēlija jau ir universāla mācība, tas, ko viņš mācīja visiem cilvēkiem, šie likumi, kurus viņš mācīja, garīgi likumi un principi darbojas visu cilvēku dzīvēs, patiesībā, vēl jau vairāk to dzīvēs, kas ir ticīgi, kas tic Dievam, bet viņš mācīja universāls garīgus likumus. Tieši tāpēc visas reliģijas Jēzu arī sauc par skolotāju, jo nevar jau neatzīt, ka tur ir gudrība, ja? Nevar jau neatzīt. Jēzus mācīja vienkārši garīgus likumus, un tie garīgie likumi bija domāti, lai mūs kā cilvēkus pamācītu, kā iemantot svētību, kā būt pasargātiem no daudzām nevajadzīgām lietām, kā ievērot kaut kādas robežas mūsu dzīvē. Vienkārši izsakoties svētības likumu, kā tev palikt svētītam, kā tev dzīvot tā, lai tu būtu svētīts. Un, draugi, šeit mums ir jāsaprot, ka tas, ka Jēzus ir izlaist savus asins par mums, un mūsu grēki ir piedot un izdzēst, un neviens vairs mūsu grēks ārā nevēl izņemot sātanu, ja? Viņš ir apsūdzētais. Mēs tikko dzirdējām, ja, kā policijā gaisa stāvi piesātināts ar apsūdzībām, ka tur vienkārši pieejot, jo jūties vainīgs. Ja? Gluži tāds pats ir sātans, viņš arī vienmēr tev radīs nekonkrētu vainas apziņu, nosodījumu un pazudināšanas sajūtu. Un ja tu saskaries ar tādām sajūtām, zini, sātans aiz tā stāv. Dievs mūs nenosod, Dievs ir par mums, tas ir pilnīgi skaidrs. Bet tā pašā laikā, kā es teicu, ir kādi garīgi likumi, mums tos vajag ievērot, jo, man tāds piemērs pavisam vienkārši, tu jau vari ignorēt, piemēram, gravitācijas likumu, bet kas būs, ja tu uzkāps uz 9 stāvēs un metīsies zemē? Kas notiks? Kāds zina? Vai tas, ka tu teiksi, es neesmu pakļauts šīs pasaules likumiem, esmu kristietis un tāpēc es nenoskatīšos, vai tas tev izglābs? Ja tu tāpat vien sadomās vienkārši izmēģināt, vai gravitācijas likums darbojas vai ne. Darbojas, ja? Esam pārbaudījuši nābeles, kāds ir nokritis. Jā, ir gadījies, aleluja. Tātad, draugi, arī šie garīgie likumi darbojas neatkarīgi no tā, vai mums viņi patīk vai nepatīk. Un tāpēc es gribu izlasīt no Mateja evaņģēlija. No Mateja evaņģēlija 12. nodaļas 38-37. pantu. Un te ir rakstīts, bet es jums saku, par katru veltību vārdu, ko cilvēki runā, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Tātad rakstvietas Mateja 12, 36, 37. Un Jēzus saka tiešā tekstā, viņš saka, bet es jums saku, par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Tad pirmā lieta, ko es gribu, lai mēs ievērojam šodien, draugi, ir, ka tas ir garīgs likums, ka tu tiksi tiesāts pēc saviem vārdiem. Varam atkal sapudroties un padomāt, kāda tā, Bībele taču saka, ja es asins visu apklāju, un es nevaru iet tiesā. Tiesa, jā, tu neies tiesā. Bet ir kāda garīga likuma, kā jūs teicat, kas darbojas uz tevi vienalga, vai tu esi kristietis, vai tu neesi kristietis. Un ja tu esi kristietis, tev, protams, ir dot tā privilēģija ieraudzīt šīs lietas Bībeli, lasot, saprast un sākt tos lietot. Un šeit mazliet tā augstāk dažs pants pirms tam Jēzus runā par to, ka koku pazīst pēc viņa augļiem. Viņš runā to par cilvēkiem, protams, ka tā kā mēs redzam, kā ābelē aug āboli un tā tad ir ābele. Viņš saka, ka arī cilvēku atpazīst pēc tā, ko viņš dara, un viņš saka vēl kādu lietu.
Viņš saka ne tikai par mūsu darbiem, viņš saka, ka labs cilvēks izdod labu krājumu, slikts cilvēks izdod sliktu krājumu. Tas nozīmē, ka mūsu vārdi ir tie augļi, pēc kuriem tevi atpazīs un pēc kuriem tevi vērtēs. Draugi, tas vienkārši mūs atbrīvo savā ziņā, jo mēs jau varam saukties kristieši, uzkāpt plāksnīt kaklā un teikt, es esmu kristietis. Bet principā šī raksturība saka, ka to, vai tu esi kristietis, nosaka ne jau uzraksts, ne jau status, ne jau vēl kaut kas to nosaka, principā tavs vārdu krājums. Tavs vārdu krājums tavs dzīves laikā, ko tu būsi izrunājis, tiek ņemts vērā, un tu pēc tā tiec vērtēts, un tu pēc tā tiec atpazīts, jo nevar būt tā, ka saules izdod sāļu ūdeni un otrādā, kā cita raksturība saka, vai ne? Tātad, draugi, kur pirmais, ko mēs iemācāmies? Šis ir vairāk, es domāju, uz mūžību domāts, ja? Ka tad, kad tu nonāks Dievu priekšā, tev būs rezumē par tavu dzīvi. Un, pēc kā, lai Dievs tevi vērtētu? Lai viņš tevi vērtētu tikai pēc taviem labiem nodomiem. Es biju domājis iet uz draudzi, es biju domājis lasīt Bībeli, biju domājis ziedot Dievam, biju domājis liecināt. Bet nesanāca. Tātad tu netiksi vērtāts tikai pēc labiem nodomiem, vai pēc tā, ka tu padomā, vai pie tā, ka tu nedzīvoji kā kristietis kaimiņiem bija vainīgi, vai tev sieva bija negarīga, vai vēl kaut kas tāds. Draugs, tu tiks vērtāts īstenībā pēc tā krājuma, ko mēs kā cilvēki tiekam, tie būs darbi, bet kā mēs lasām šajā raksturībā, tie būs arī vārdi. Jo vārdi ir svarīgi, un šī nav tēma par to, kā vārdi ietekmē mūsu dzīvi. Šī ir tāda šaurāka tēma, bet arī par to, kā tas ietekmē mūsu dzīvi. Par to, kas vispār ir vārdi, par to varētu sludināt 3 stundas, to es nedarīšu. Bet tu uzzini pēc šīs raksturības, ka pēc saviem vārdiem tu tiksi novērtēts un tu tiksi atpazīts. Tas nozīmē, ka mūžībā, kad tu nonāc mūžībā, būs tavs dzīves pieraksts, būs audio ieraksts, kur būs tāds viss, ko tu būs izrunājis. Draugi, šeit rakstīts par katru veltīgu vārdu. Tas nozīmē, ka tiks uzskaitīti visi vārdi. Mēs tikai domājam, tas, ko es svētdienā draudzē saku, tas tur droši vien tiks ierakstīts, tas, ko es mājās bļāvu savai sievai, tas noteikti netiks ierakstīts. Jā. Draugi, par to mazliet vēlāk, bet šeit runāts par veltīgiem vārdiem. Tas nozīmē par vārdiem, kurus tu izrunā nejauši, dusmās, emocijās, jokojot, muļķojoties, ludilaižot, anekdotas stāstot un tā tālāk. Arī šie vārdi, šeit tas tiek pieminēts tāpēc, lai tu saprastu, ka nav nesvarīgu vārdu. Ka nav vārdu, kas netiks ņemti vērā. Ik viens vārds tiks ņemts vērā. Un tas mums, es ticu, ka jūs sapratīsiet pareizi, ka tas neuzliek tādu smagu jūgu, ka tagad, kur pa labi, kur pa kreisi, vairs pat pajokot nevarēšu, ja? Bet, draugi, tas uzliek mums tomēr, tas mums dod vienkārši ieskatu, kādi ir Dieva kritēriji, pēc kuriem viņš mūs vērtēs. Pat nenopietni vai veltīgi, kā šeit tas teikts, izteikti vārdi tiks uzskaitīti. Tāpēc, ka cilvēks ir radīts, lai nestu augļus, un tie augļi, protams, ir mūsu dzīvesveids, kā es dzīvoju, vai es esmu godīgs, vai ne, vai es pīpēju, vai es nepīpēju. Draugi, bet vēl pāri par to. Cilvēks ir radīts tā, lai viņa vārdi nodotu viņa būtību, lai viņa vārdi atklātu, kas viņš ir viņa sirdī. Un Dievs, protams, redz mūsu sirdī, bet tad, kad viņš redz mūsu vārdus, viņš redz, rekur, es redzu, kas tas par cilvēku. Jo tas, ko viņš runā, tas arī nodod to, kas viņš ir. Un, draugi, mēs jau varam censties piemānīt sevi, vai cilvēks, vai Dievu, vai nesko vēl, bet šī raksturvieta saka, ka tu tiksi tiesāts. Lai tas vārds, protams, es gribētu mīkstināt tā vārdu iespēju un teikt, neuztraucies, tu jau esi izglābts ar Jēzus asinīm. Jā, tu esi izglābts. Bet, ja tu esi izglābts, ticība nozīmē, ka tu esi ticējis Dieva dēlam, un ja tu esi ticējis Dieva dēlam, tas tevi noved pie aktīvas rīcības, tu esi piedzimis no augšienes, tavs sirds ir izmainīta, sāļš ūdens vairs neplūst no tavas sirds, un tu tagad runā tikai labus vārdus, tu runā tikai svētības vārdus. Protams, vienmēr jāsako līdz tam, ko mēs runājam, bet šis te mums varbūt uzliek kaut kādus laužus ielikt sev mutē, kaut kādus, nezinu, ja vajag dažreiz varbūt kaut ko citu ielikt sev mutē, lai mēs nerunātu pat veltīgus vārdus. Jo, kā es esmu sapratis, draugi, visa blēņošanās, muļķošanās un joku plēšana arī ir vārdi, kas aiziet ierakstā. Tas nozīmē, ka ja 60% tu pavadi vienkārši muļķības runājot, un 30% tu esi draudzē dievbijīgs, tad, diemžēl, tas saturs, kas nāk no tevis ārā, jau tevi nodod. Un tas ir tas briesmīgākais, ka jābūt jau ir darbam ar sevi, jābūt ir tam, ka mēs sekojam līdz saviem darbiem. Kāpēc tas ir tik nopietni? Aleluja, aleluja.
Kāpēc tas ir tik nopietni? Dievs noteikti ņems vērā mūsu vārdus, viņš dos novērtē mūsu dzīvē, vai mēs būsim kā salds avots bijis un nesuši saldu ūdeni šajā pasaulē. Jo vārdi jau cilvēks svētī. Vārdi vai nu cilvēks svētī, vai arī nolāda. Ar vārdiem mēs veidojam savu dzīvi, ar vārdiem mēs ietekmējam citu cilvēku dzīvi, ar vārdiem mēs īstenībā ceļam šo pasauli, draugi. Ja mēs saprastu to, ko vārdi vispār spēj darīt. Padomājiet, kā tas ir. Man, piemēram, mūsu valsts arī tie blēži tur tajā augšgalā liekas vienīgi blēži. Bet padomājiet, kā tas tomēr ir. Ja visa tauta vienprātīgi, vienā sirdī, vienā prātā, lād katru dienu, no visas sirds lād, kādi mums ir muļķi, kādi mums ir blēži tur. Un ja visi ir vienā prātā, vienas lietas dēļ, ko te grib, tad mūsu tauta dabū blēžus, muļķus un krāpniekus. Vai ne? Es saprotu, mums ir dabiskais cilvēks, ir kaitinoši tie cilvēki, bet es vienkārši padomāju par to, ka vārdi jau būvē. Un latviešiem vispār ir tendence uz žēlošanos, gaušanos un mazvērtību. Ir tā, vai ne? Un tas ir tas, kas ceļ mūsu dzīvi, vārdi ceļ mūsu dzīvi. Vēl jau vairāk, ja tie sāk ietekmēt citus cilvēkus. Tāpēc es gribu izlasīt jums citu raksturvietu. Tātad šis bija princips par to, ka mūsu vārdi, mēs tiksim tiesāt pēc mūsu vārdiem. Mūsu kvalitāte tiks noteikti pēc tā, ko mēs izrunājam ar savu muti. Un vēl jau vairāk tāpēc, ka šī raksturvieta, kur es gribu izlasīt tagad, ietekmē ne tikai tevi, tā ietekmē citus cilvēkus. Un 7. nodaļa Mateja evaņģēlijā. Aleluja! 1. 2. pāns. Šī ir klasiska raksturvieta, bet tā, ka mēs viņu lasām, mums atkal ir tā sajūta, ir kaut kāds tāds reliģisks uzslāņojums, kaut kāda reliģiska pieredze bijusi, un mums ir tādas, domas jau noformētas attiecībā uz šo raksturvietu. Bet centīsimies to ieraudzīt, kā Jēzus to gribēja, lai mēs to saprotam. Ka viņš gribēja ieraudzīt, lai mēs to ieraudzām kā atkal šos svētības likumus, ka sekojot šiem viņa principiem, mēs varētu pasargāt sevi no daudzām problēmām. 7. nodaļa, 1. 2. pāns. Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāt. Jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāt, un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Amen. Tātad šis ir tas pats princips, bet šeit tas jau tiek paplašināts šī tēma, un šeit tiek pateikts, ka vārdi, kurus mēs izrunājam, tie neietekmē tikai mūsu pašus draugi. Tie neietekmē tikai mūsu dzīves kvalitāti, bet vārdi, kurus mēs izrunājam, tie, protams, var nolādēt citus cilvēkus, var ietekmēt citus cilvēkus, bet šeit varbūt uzsvars ir uz to, ka vārdi, kurus mēs izrunājam, rada atbildību. Vārdi, kurus mēs sakam ar savu muti, rada atbildību. Tie iedarbina zināmus procesus mūsu dzīvē, kas tiek savukārt vērsti pret mums. Un šeit runa ir par tiesāšanu. Mēs visi zinām, kas ir tiesāšana. Tiesāt cilvēkus ir slikti. Mēs vienkārši zinām, ka tas ir slikti. Bet īstenībā, draugi, tas ir pazudinoši mums pašiem, ja mēs tiesājam, un šeit Jēzus par to runā, ka tiesājot citus cilvēkus, tiek iedarbināti procesi, kas tiek vērsti pret mums pašiem. No mums tiek atprasīta atbildība par to, ko mēs runājam. Jo tad, kad tu ar savu muti tiesā cilvēks, piemēram, tu nospraudi mēru, kuru tagad tev pašam būs jāpiepildi. Centieties to saprast, draugi. Mēs nospraužam mēru, kas tiks atprasīts mums. Tātad vārdi ne tikai mūžībā tiksim tiesāt pēc vārdiem, kurus esam izrunājuši, kā es jau teicu, Dievs ņems vērā mūsu un vērtēs mūsu pēc mūsu vārdu kvalitātes, pēc tā, ko būsim runājuši. Bet šie vārdi rada arī reālus, garīgus procesus mūsu dzīvē, ka tas sāk ietekmēt mūs un ka pret mums tiek iedarbinātas zināmas darbības, zināmi procesi, no kuriem mēs varētu izvairīties, ja mēs vienkārši netiesātu cilvēkus. Un no mums tiks prasīta atbildība. Tajā pašā brīdī, kad es kļūstu, piemēram, kritisks pret cilvēkiem, es radu priekš sevis tiesu. Atcerieties, ko Bībele saka. Tiesa ir bez žēlastības tiem, kas nepazīst ko? Kas nepazīst žēlastību. Draugi, ja mēs esam bez žēlastības, tieši tādu mēru mēs saņemam atpakaļ. Un, draugi, ne tikai mūžībā. Tas nebūs tā, ka mēs nonāksim pie Dieva troņa un tur Dievs teiks, tu tur virs zemes bija nežēlīgs pret cilvēkiem, tagad ej, tu pazūd ellē negantnē. Draugi, šī tiesa ir kaut kas vairāk. Un šī tiesa, kas sāk šeit virs zemes, un tas ir otrais punkts, par kuru es gribu runāt, ka no mums tiek prasīta atbildība par mūsu
piesājušiem vārdiem. Mēs paši radām savu mēru, kuram ir jātiek piepildītām, mēs tiksim tiesāti. Tiesa izpaužas situācijās, apstākļos un lietās, ko tu piedzīvos, tu pats esi sev radījis tiesu. Vai kāds saprot, par ko es runāju? Amen. Kāds saprot, ir kāds, kas vismaz nojauš, par ko es runāju. Tajā brīdī, kad tu noteicā kādu cilvēku, īsāk sakot, tu nosprauc mēru, pēc kura tu tiksi tiesāts. Un nevis tiesāts tā, ka tu pie Dieva nonāks, bet tu sāc šo tiesu iepazīt jau tagad. Un, draugi, runāsim par žēlastību, runāsim par to, kā no tā izvairīties, bet tik līdz es atlešu savu muti, lai pateiktu kaut ko par kādu, automātiski tas pats mērs tiek piemērots man. Un tas izpaudīsies, šī tiesāšana, mana tiesāšana izpaudīsies tajā, ka būs situācijas, apstākļi un lietas manā dzīvē, kuras tiešā mērā skars mani, sitīs mani. Draugi, es gribu jums dot vienkārši piemēru. Viss, ko tu kritizē, viss, ko tu nolādi citos, tas aizies arī no tevis pašas. Šādu domu. Piemēram, es došu piemēru. Vakardien man bija kārdinājums, es arī kritu kārdinājumā. Jūs zināt, esmu nesavaldīgs, pārsteidzīgs, nepilnīgs cilvēks. Daudz cietas pats no savu raksturu, no savas mēles vēl jau vairāk. Vakar bija kārdinājums, atmanējos kādu kristieti, cilvēku, kurš nemaksā savus rēķinus, nemaksā par apkuru, tai pašā laikā tur bērniem tur visādas tur lietas pērk. Vienkārši dzīvo nehaļāli. Es tur paironizēju. Redz, kā viņi jau var. Jēzus pat maksāja nodokli, viņai jāmaksā tā, iesmēja pie sevis. Un ka tas nedod godu Dievam, kā tā kristieši tā var dzīvot. Daži tādu teikumu. Un nākamajā brīdī, draugi, es sapratu šo te bumeranga likumu, un es nožēloju to grēku jau vakardien un pat šodien vēl. Jo, draugi, uzreiz svētais gars man atklāja vienu lietu. Ja šis cilvēks rīkojas nepareizi, bet ja es ņemos kritizēt cilvēku, es automātiski iegūstu to, kas ir viņam. Ja viņam ir nespēja, nespēks un nevēlēšanās maksāt rēķinus, tik līdz es kādu kritizēju par to, es iegūšu to pašu. Tas nozīmē, ka ja es vienreiz to nokritizēju, nenožēloju, varbūt pat vēl atļaujos par to ļaunu runāt, es piedzīvošu ātri vien, ka es nebūšu spējīgs samaksāt savus rēķinus. Jūs saprotat man? Tādā veidā izpaužās šī Dieva tiesa. Dieva tiesa vai šie garīgie principi izpaužās šādā veidā, ka tas, ko tu nokritizē, tas no tevis aiziet. Vai gluži otrādāk atnāks tavā dzīvē šajā gadījumā. Ja tu kritizē cilvēku par to, ka viņš nemaksā rēķinus, agri vai vēl, visticamāk diezgan drīz, tu vairs nebūsi spējīgs arī savus rēķinus nomaksāt. Tāds ir šis princips. Tāds ir šis Dieva tiesas princips un tie garīgi likumi, kurus Jēzus šeit māca. Visu, ko tu kritizē, nolādi, citos aizies no tevis. Piemēram, ja tu izsakies skeptiski par cilvēkiem, es nezinu, varam pieminēt to pašu labklājību, piemēram, ja? Par to apostols Muķāns ir runājis, kādreiz atceros, viņš par to runāja. Ja tu nosūti, piemēram, kādu cilvēku labklājību, ja tu nosūti kādu, kuram ir mašīna, ot viņš mašīnu dabūjis, ot viņam nauda ir, ot viņam vēl kaut kas tāds, ja? Kā tu sāc nosūtīt cilvēkus, kuriem ir labklājība, mašīna, mājā, vēl kaut kas? Es atceros, to apostols Muķāns māca, es to pilnīgi pats esmu piedzīvojis un redzējis. Viņš saka, šīs lietas tavā dzīvē nebūs. Tiklīdz nosūti kādu cilvēku labklājību, tu nekad neiemantos labklājību. Tu nekad nebūsi bagāts. Ja tu nosūti kādu, kuram ir māja, teiksi, tas sazadzies. Tu visticamāk līdz savai mājai nenokļūsi. Tas ir pilnīgi skaidrs. Šādi ir garīgi likumi. Jo tas, ko tu kritizē, tas no tavas dzīves aiziet. Ja tu kritizē kādu, es nezinu, vēl kaut kādas situācijas. Tāpēc, ka automātiski šis bumerangs griežas atpakaļ, un tas, ko tu esi nosūtījis citos, tas ienāks tavā dzīvē. Ja tu kritizē kādus, kas pakritizē, piemēram, savu kaimiņu ģimeni vai pazīstamu ģimeni, ka viņi neprot savus bērnus audzināt un neaudzina savus bērnus, un kāpēc tie bērni tiek skaļi un tā tālāk. Draugi, esiet droši, agri vai vēl, vieglākā vai smagākā formā jūsu bērni kļūst tik nevaldāmi, ka vienkārši jūs nespēsiet viņus kontrolēt. Tāpēc, ka tas ir garīgs likums. Tas ir garīgs likums, visi, par ko tu piesiesies cilvēkiem, atnāks tavā dzīvē un darbosies tavā dzīvē. Tāpēc, ka tu piesaisti to automātiski, tas automātiski griežās pret tevi atpakaļ. Ja tu tiesā,
veiksmi, panākums, tad tie ar tevi nedraudzēsies. Ja tu tiesā, ka kādam ir nauda, tie ar tevi nedraudzēsies. Nekas ar tevi nedraudzēsies, pret ko tu izteiksies. Pat ja tu būsi domās, es tāpat vien. Mēs taču tikko lasījām par katru veltīgu vārdu. Un tas ir ne tikai debesīs, kur Dievs mums prasīs atbildi, bet tas ir arī šeit uz zemes. Un es esmu gan to piedzīvojis, draugi. Es esmu gan to piedzīvojis, es jau saku, ka savus mēles dēļ, es esmu daudz ko ļaunu piedzīvojis. Un tad, kad tev atverās acis, tu saproti, ka kritika ir ļaunākais, ar ko tu vari nodarboties. Jā, protams, dažreiz prasās kaut ko pateikt, un varbūt arī vajag pateikt, draugi. Bet kad tas ir vienkārši tava žults vadīts, kad tas ir vienkārši tava iekšējā problēma radīta lieta, jā, tad neatkarīgi no tā, tu vari teikt, es biju emocionāls, man paspruka. Tas neatkarīgi no tā, garīgā pasaule neatpazīst tavas emocijas, garīgā pasaule ņem vērā tavus vārdus. Vai kāds saprot, ko es runāju? Tātad tas, ko tu izrunā, tas automātiski tiek pagriezts pret tevi. Aleluja. Piemēram, ja tu tiesā draudzi, ja cilvēks sāk tiesāt draudzi, kas notiek viņiem? Pirmkārt, ko viņi dara? Viņi vairs neko nesaņem šajā draudzē, viņi nespēja palikt šajā draudzē, cilvēki tiek aizvesti projām no draudzes. Pietiek, ielaist savu sevi neapmierinātību un mazliet kritiku izteikt, viņš nav spējīgs vairs tur būt. Tāpēc, kā jūs teicat, ko tu nokritizē, tas no tevis aiziet. Vai arī, ko tu tā kā cilvēkos nokritizē, to tu pievelc. Tā ir dažādi varianti. Bet, ja tu kritizē draudz, kā garīgo maizes klēt, tad tu nespēsi tur būt. Pirmkārt, tu jūtīsies ne savā ādā tur, viss liksies apšaubām un drīz vien tevis tur nebūs. Vai ne? Saprotiet, par ko es runāju. Viena lieta ir, ja kaut kas sirdī tev ir. Tev varbūt tur nepatīk tās, kā viņš tur priekšā runāja, ko viņš tur lēkā, ko viņš tur teica. Tās lietas, draugi, nav bīstams, tāpēc, ka mums visiem ir kārdinājums. Mēs visi esam zem apsūdzētāja iespēja. Satans nāk un apsūdz vienam otru, mums vienam otru mēs varam sevi slikts emocijas viens pret otru, bet otra lieta, kad tu sāc apzināti vai pat neapzināti dažreiz cilvēki sāk kritizēt, nesaprotot, ko viņi izraisa. Ko viņi izraisa? Viņi izraisa garīgi neauglību. Cilvēks, kas kritizē Dievu draudzi, cilvēks, kas kritizē draudzi, vienkārši tiks aizvests projām. Viņš tiks ievests atpakaļ tur, kur viņš bija, viņš aizies vienkārši atpakaļ un viņš vienkārši izkalties. Draugi, tās lietas notiek. Tāpēc, ka nav tādu nejaušību. Nav tikai tādu vieglu vārdu, ar kuriem mēs varam mētāties un mums ne par ko nebūs jāatbild, jo es tur toreiz biju satraukts. Draugi, ņemsim vērā, draugi, ka vārdi tas nav vienkārši kaut kāds nenozīmīgs, kaut kāds tur. Vārdi ir radoši. Vārdi, kā mēs redzam, ir kaut kas, kam Dievs pieeja ļoti nopietni. Ja tu tiesā, piemēram, ja kāds tiesā mācītāju, mācību vai vēl kaut ko, pirmais, kas notiek, iestājas garīgs neauglīgums. Garīga nespēja iznēsāt augli. Tas nozīmē, ka tu nespēji apaugļoties draudzē, jūs saprotat, garīgi runājot. Tu nespēji šo vārdu uzņemt sevi, tu nespēji satvert to, kas tajā draudzē notiek. Tu vienkārši paliec augsts, sauss un tas tevi neieiet. Pietiek, ar tevi būtu ar kaut kādu vienu vakardienu izrunāt kritisku vārdu un tu atnāks uz draudzi un tu jau jutīsi augstumu savā sirdī, tu jutīsi svešumu savā sirdī, tu jutīsies kā svešinieks šajā draudzē. Vai kāds ir piedzīvojis tādu? Es noteikti esmu. Pietiek kaut ko ļaunu padomāt un vēl vairāk kaut ko pateikt. Tu jau esi garīgi atdalīts no tās vietas. Un tā, kad tu esi garīgi atdalīts, tu jau vari iet kaut kur citur, bet problēma paliek. Jo šie likumi darbojas cilvēku dzīvēs. Un nedomājiet, ka Dievs tagad sekos cilvēkiem un vajās viņus arī visus, kas kaut vienu sliktu vārdu pateiks, bet, draugi, tās lietas nav nejaušas. Es to runāšu par to, ka viņas ir jānokārto. Tas nav tā, ka es varu runāt, ko gribu, un man nekas par to nebūs. Tā nav. Tā noteikti nav. Jo, kā es teicu, ja tu tiesā mācītāju un mācību un to tālāk, protams, te visi ir nepilnīgi cilvēki, un mani varētu kritizēt nezinu par ko, draugi. Bet, kā viens cilvēks teica, kurš teica, ka viņam, kāds bija teicis, ka viņam ir garīgs dāvans, un viņš visos redz daudz kļūdu. Tad viņam bija kāds mācītājs ieteicis, viņš šo garīgo dāvanu lieto pats pie sevis. Tur viņš saka, daudz lietas sevī, par ko būs jādomā. Bet ne par to iet runa, iet par to, ka tie principi darbojas neatkarīgi no manis, cik man bija kāds noskaņojums, varbūt man bija temperatūra, varbūt bija pirmdienas rīts, un es vienkārši kaut ko sliktu sarunāju. Bet ir tāds teiciens, ir tāds kriminālās pasaules teiciens, varbūt zinat, nē, jūs visi esat tik garīgi, ka droši vien, ka nezinat. Bet cietumā uz ielas arī jaunieši starpā droši vien tāds vārds tiek lietots. Esat dzirdējuši tādu terminu kā atbildi par bazaru. Esat dzirdējuši? Par bazaru vajag atbildēt.
Tāpēc, draugi, kriminālā pasaule, man liekas, dažreiz savā izpratnē par garīgiem likumiem ir tuvāk nekā draudz. Jo ko šis teiciens nozīmē? Tas nozīmē, ka tad, kad tu kaut ko izrunājies, tad, kad tu kaut ko izpļāpājies, tad, kad tu esi lielīgs, lecīgs, rūnīgs, nepatīkams un tā, tev tiek pieprasīt atbildību par to, ko tu esi runājis. Draugi, mums liekas, ka Dieva mīlestība ir tā, kas vienkārši visu apklāj un aizskalo tā tālāk. Tā nav. Tā nav, es esmu to uz savas ādas piedzīvojis, un es zinu, ka tā ir patiesība. Es zinu, ka mēs nevaram vienkārši paslaucīt ar paklāju lietas, it kā tās nebūtu bijušas, jo Bībele par to ļoti daudz runā. Ir tā, ka, piemēram, pāris Bībeles piemērs minēšu. Atcerieties, ka Dāvids dejoja svētā gara pilns, un viņa sieva skatījās pa logu, viņu kritizēja, un tur nolika viņu un teica, tu tur plikst, tur bezmaz metālīšu virinātājs, ko tu tagad meitenēm rādi savus labumus un tā tālāk. Ja? Draugi, Dāvids to darīja svētā gara piepildīts. Un sieviete, kas vienkārši, varbūt viņai bija grūta diena, atvainot, varbūt viņai bija īpašās dienas, es nezinu, ja? Bet tas viņu neizglāba. Kas notika? Šī sieviete kļuva neauglīga. Viņai nekad nebija bērni. Tāds viens piemērs. Jā. Ka vārdi tomēr ir kaut kāda radoša. Ne? Vārdi kaut ko rada. Vārdi rada, kā jau es teicu, neauglīgumu. Un šeit bija fizisks neauglīgums. Vēl kādas lietas. Jā. Protams, šis viss ir saistīts ar Dievu. Tātad pret Dievu draudzi, pret Dievu lietām runājot, tās lietas ļoti ātri notiek. Mēs lasām Bībelē, piemēram, ka kurnēšana Izrēlam, ko radīja? Varbūt vecot arī atceraties, kas notika. Maitātājs nāca, sērga tika uzsūtīta. Cilvēki krita tuksnesī, nomira tur vienkārši tāpēc, ka bija kurnējuši. Čūs, kas tika uzsūtīts un tās sakot viņus. Jūs teiksiet, jā, ko tu mani biedē? Tie ir garīgi likumi vienkārši. Jo viens ir runāt pret cilvēku, un tu saņemsi vienkārši tur, kā jūs stāstīt tās lietas, to var saņemt. Bet otra lieta ir, piemēram, pret Dievu kaut ko runāt, un Dievu zaimot, un pret Dievu uzstāties. Un vēl kāds piemērs, piemēram, tas ir tiešām šie piemēri, visi ir tā, ka cilvēki runā kaut ko pret Dievu vai pret Dievu lietām. Vēl kāds piemērs ir Ananija un Safira, apostoļu darbu 5. nodaļa, kad viņi pārdoto īpašumu atcerēties un nāca un stāstīja draudzē, kurā bija Dieva godība. Viņi nāca un meloja. Viņi teica, mēs par tik un tik pārdevām, un te ir visa nauda, no ko tu piesien, es reiz atnesu visu savu naudu. Un Pēters viņiem pārprasīja, vai jūs tiešām par tādu naudu pārdevāt savu īpašumu? Viņš jā, protams. Un ko Pēters teica, neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam. Un kas notika, cilvēki bija beigti. Mēs varam padomāt, wow, bet redziet, vārdiem ir ietekme. Tas ir, kad cilvēks melo Dievam, tas ir vēl smagāk. Šis bija piemērs par to, ka cilvēki runā kaut ko vai dara pret Dievu. Sots var nākt uzreiz, sots var nākt pamazām, sots var nākt vēlāk, bet tas nepaliek tāpat vien kaut kur gaisā karājoties. Kas mums ir jādara, draugi? Es pabeigšu ar to un norādot jums, kas mums ir jādara. Lai mēs netiktu tiesāti par to, ko mēs esam darījuši, mums noteikti ir tas jāizsūdz. Mums noteikti vajag grēku izsūtēt, gluži tāpat kā jebkuru citu grēku, mums to vajag izsūtēt. Mums vajag lūgt piedošanu cilvēkiem. Arī, ja mēs esam kaut ko par kādu runājuši, es nevaru minēt tieši piemēram no savas dzīves. Es jūs neuzdrošinos kustināt jums pašam savu piemēru, bet ne tieši piemēru, bet es piemēram esmu ļaunu runājis par cilvēkiem. Un pēc tam es sapratu, ka tas kavē tieši man izteiktie vārdi, kavē manu garīgo attīstību, kavē manu virzīšanos uz priekšu ar Dievu. Un es varbūt nesu cik garīgs kristietis un runāt mēlēšu šakaraba, bet ja es kaut kādu brāli, tā ir Mateja 5. nodaļa 22. pants, es nelasīšu viņu, bet ja es saucu brāli par bezdievu, kā es esmu sodāms, kā tu rakstīts? Augstā tiesā. Un ja es kādu brāli nosaucu par idiotu, kā es esmu sodāms? Elles uguni. Te ir rakstīti vārdi, es taču nerunāju no sevis. Tad kaut kas tajā ir, ka mēs nevaram vienkārši tā netraucēt, aprunāt, kritizēt cilvēkus un vienkārši vieglu lūkšanu, Jēzu šķīst man savās asinīs, man misējās. Draugi, es ticu, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ir jādara tas, ko es izlasīju šajā te 4. Mūzes, es izlasīju, kad Izraels bija kurnējis pret Mūzu un pret Dievu, stāv rakstīts, ka viņi pēc tam lūdz piedošanu. Un viņi lūdz piedošanu, viņi teica šāds vārds, 4. Mūzes 21. nodaļā. Un viņi tur bija grēkojuši, un tauta teica, tad tauta nāca pie Mūzes un sacīja, mēs esam
ar saviem vārdiem grēkoši pret to kungu un pret tevi, lūdz to kungu, lai viņš mums atņem tās čūskas. Tātad, tad, kad bija kurnēšana notikusi, kad viņi bija nievīgi izteikušies par Dievu, par mūzu, par draudzi, kad viņi bija tur visu nolikuši, un kā tik viņi tur nerunājas, labāk nelasīšu tur. Viņi kurnēja īsāk sakot. Viņiem bija raksturīgi kurnēšana visu to laiku, kamēr viņi bija tuksnesī. Un viņi bija tur zūdījušies, kas te ir, maizes nav, nekā nav, kur mēs esam atnākuši, kas mēs īsti esam. Tad ievērot, tad viņi beidzot nožēloja savu grēku. Ko viņi darīja? Viņi teica, mēs esam grēkojuši ar saviem vārdiem. Ar saviem vārdiem. Saprotat, ir jāierauga tas, ka mēs ar saviem vārdiem esam grēkojuši. Un ka tas nav maznozīmīgi. Un tas nav maznozīmīgi, draugi. Un tagad es vakardien un pat šodien vēl lūdzu piedošanu, ka es tur biju savā augstprātībā. Ot to cilvēku nolic tur. Ot viņi tur rēķinus nemaksā. Muļķis bija. Bet ko es teicu Dievam? Dievs, es glābjos. Es negribu, lai man pienāk brīdis, ka es nespēju savus rēķinus samaksāt. Ja jūs lasīsiet Bībeli, draugi, jūs redzēsiet, ka šīs lietas iet cauri visai Bībelē. Visai Bībelē iet cauri tas, ka nepaliek tā, ka cilvēki var darīt, ko grib, un viņi nesodīt to turpināt to darīt. Kaut vai tas, kā Korintā viņi vakarēdien baudīja, atcerieties, necienīgi baudīja, un daži no viņiem bija slimi, daži bija pat miruši. Vienkārši necienīgi baudīja vakarēdien. Tad cik daudz vairāk Dievs līdz to uzsver un patiešām dara mums zinām, cik nozīmīgi ir vārdi. Ko es ar to visu gribu teikt, ka ir svarīgi salīdzināties ar to cilvēku, par kuru tu esi slikti runājis. Atceros, tas pats apostols, mūsu zināmais muļķās, reiz bija teicis, arī augstprātīgs jauns cilvēks, būdams, bija runājis par kādu kalpotāju, kā jau krieviski viņi runā, bija teicis, on kas jauša. Un pēc tam Dievs bija pateicis viņam, tev jāiet pie viņu jārunā, jāsaka, ka tu viņu par āzi nosauc, ja? Un viņam bija milzīga cīņa iekšē. Draugi, bet es ticu, ka šis vīri, kad Dievs viņu ir izvirzījis apostolu muļķānu tur, kur viņš ir, tikai lielā mērā, tāpēc, ka viņš ir vienmēr, kā viņš arī pats saka, jāpašlušņiet človek, ka viņš ir bijis paklausīgs. Un viņš gāja pie tā cilvēka, tur jau pēc anekdotas izklausās, bija lūdzis piedošanu viņam, un bija stāstījis, ka cīnījies ar nepatik pret viņu un beigās viņu par āzi nosaucis un tā tālāk. Un tas cilvēks bija savukārt sācis stāstīt, jā, ka viņam arī esot bijis līdzīgi, negluži par viņu, bet par viņu citu cilvēku viņš arī nesen esot to pašu teicis, ja. Tā ka mēs visi cīnāmies, protams, ar savām sliktām kaut kādām iekšējām īpašībām, un neviens no mums nav tāds, kurš būtu nevainīgs. Bet kas, draugi, ko es redzu Bībelē, ir tas, ka tad, kad Pēters noliedza Jēzu 3 reizes, atcerieties, viņš 3 reizes teica, kas tas tāds, es viņu nepazīstu. Viņš sāka lādēties, viņš teica, ko tu man tevi vispār ar savu Jēzu, es viņu nepazīstu. Viņš sāka lādēties un dievoties. Tad viņš nolaida matam, viņš zvērēja, viņš teica, nē, nekādā gadījumā es tajā draudzē, tu esi sektā, es nekad neesmu bijis. Draugi, viņš to pateica saviem vārdiem. Un tad, kad Jēzus deva viņam savu žēlstību, lai viņu pieņemtu atpakaļ, kas viņam bija jādara arī 3 reizes atcerēties? Kas viņam bija jādara? Jēzus viņam prasīja, Pēteri, Jonas dēls, vai tu mani mīli? Tieši tā. Un 3 reizes viņam tas bija jāapliecina, ka viņš viņu mīl. Viņš nožēlo, viņš bija satriekts, bet viņam bija jākompensē izteiktie vārdi. Viņam bija jārunā, viņam bija jādod gandarījums par to, ko viņš bija izdarījis. Un es personīgi ticu, ka mums visiem ir jādara tieši tas pats. Ziniet, daudz lietas izliet ūdeni nesasmels. Es pateikšu, kā ir. Bet jo es vairāk esmu ar Dievu, jo es vairāk saprotu, ka nevis Dievs lielā mērā manu dzīvi veidojas, bet lielā mērā mans riebīgais raksturs un man riebīgā mēle. Tāpēc es gribu, lai pasaka savam blakus sēdētājiem, nevis Sātans ir tavs ienaidnieks, bet tava mēle. Pasaka savam blakus sēdētājiem. Amen. Halleluja. Halleluja. Redzēt, tas, ko es uzlasīju arī 4. Mūzes grāmatā. Viņi teica, mēs esam grēkojuši pret jums ar saviem vārdiem. Un, draugi, tāpēc mums ar saviem vārdiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, tāpēc, ka mēs atraisam garīgus spēkus un garīgs process, kas iesākās mūsu dzīvē tad, kad mēs runājam slikti. Halleluja! Vai tas bija īsi? Jā? Halleluja! Varbūt vēl ekstra? Draugi, es gribu, lai jūs atcerēties šo manu tēlēnu teicienu. Pasaka savam kaimiņam, tev ir jāatbild par bazaru. Amen. Halleluja. Halleluja.
Atcerieties, draugi, centieties izlīdzināties ar savu pretinieku, kamēr tu esi ceļā. Bībele saka, ka tavas dzīves laikā tev ir jānokārto visas lietas, kuras tu esi ļaunas runājis un darījis, un nozagtais ir jānes atpakaļ, bet tikpat svarīgi, draugi, ir tas, ka mēs aizējam pēc cilvēkiem pasakām, es par tevi sliktu runāju. Zinu, tas ir milzīgs piepulvai, kauns ir, nēt, ir slikti ir. Bet tad, kad tu to izdarīsi, tu sajūtīs atvieglinājumu. Vai kāds var pateikt, ar nē? Aleluja. Un otrs teikums, draugi, ir šāds, ka kā ir jāizturās mums par tādām lietām? Piekritīsies man, ja, teiksim, strīda laikā sieva vīru tur strīdās, un viņi pēc tam saka, mēs bijām emocionāli, mums tur tā sanāca, bet, piemēram, ja strīda laikā sieviete kliedz uz vīru, tu neko nespēj, tu muļam, naudu nevar nopelnīt, tā vecis kliedz pretī, tu rasnā, es vairs tevi nemīlu. Kā ir, draugi? Tad, kad strīds noklust, vai attiecības ir tādas pašas? Tāpēc, ka izrunātie vārdi kaut kur te ir. Un tie vārdi ir tādi tā kā zobeni. Esat jutuši, ka tad, kad ir jums ar kādiem cilvēkiem bijuši strīdi, vārdu apmaiņas, nesaprašanās, vai es jūtat barjeras starp sevi un viņiem? Jums ir bijis līdzīgi? Jā. Man ir bijis. Vai ir tā, ka, būsim godīgi, ja mēs esam kādam slikti kaut ko teikuši, vai mēs spējam viņam skatīties acīs, es attiekam uz ielas? Ir? Kā jums ir bijis ar šo? Mēs tā brīvi varam, čaums, kādi jau ir tik forši ietrenējušies, ka spēj to izdarīt. Bet, draugi, vārdi rada plaisu, vārdi rada atdalītību. Pietiek mums pakritizēt mūsu draudzību, piemēram, ja tev ir draugs, tu sāksi viņu kritizēt, un tu jutīs, ka starp tevi un viņu ienāk vēsums, ienāk augstums. Jūs saprotat, par ko es runāju? Tāpēc, ka vārdi ir laisti darbībā. Un ja tu kritizē, piemēram, draudzību, tu vairs nebūsi draugs ar šo cilvēku. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tāpēc, ka tās ir ļoti nozīmīgas lietas, draugi, un vārdi nav nenozīmīgi. Vārdi ir ļoti svarīgi. Un tāpēc tas man pēdējā doma bija tāda, kā mums ir jāizturās par to. Kā mums par to ir jāizturās? Draugi, mēs esam gatavi viens otram piedot. Bet mans piemērs par vīru un sievu, es ticu, ka nevar attiecības tikt atjaunots, un arī tad būs problēmas ar attiecībām, kamēr šie vārdi netiks nožēlot. Un nepietiek ar to, ka pateikt, es jau par to cūku tā nebiju domājuši. Tur jau neesi tāds muļa, kā es teicu. Ja? Vārdi ir izskanējuši. Tāpēc Bībele saka, lai maz ir jūsu vārdi. Tāpēc labāk, draugi, dažreiz, es nezinu, uzpūrni uzlikt, iziet pastaigā, pats sevi izvestais saitīgs pastaigā, ja esi ļoti niknis, ja? Bet nekā izrunāt vārds, tāpēc, ka, zināt, tāds teiciens ir izliet ūdeni, ko? Nesasmels. Un vārdi bieži ir šie tās lietas. Draugi, viss, ko es varu ieteikt mums visiem, kompensēt. Un es to, piemēram, cenšos darīt kaut tādā mazā mērogā, varbūt jums tas ir pazīstami. Es esmu bijis netaisnīgs, piemēram, pret savu bērnu, ja? Pret savu vecāko bērnu. Vienkārši jūs zināt, ka viegli ir pret bērniem izgāzt īgnumu un pateikt kaut ko riebīgu. Un es jūtu, ka tas izklausās pat pēc lāsta. Ko es daru? Es viņam kompensēju to ar mīlestību. Es viņu svētīju. Es saku, tu esi brīnišķīgs, tu esi krūts, tu esi gudrs, tu esi tāds. Es cenšos to kompensēt. Un es, protams, lūdzu piedošanu viņam par to. Un tad, kad es esmu to darījis, tad izzūd plaisas starp mums. Tad izzūd šis te negatīvais starp mums. Bet kā mums ir jāizturās? Ja cilvēki mums ir nodarījuši pāri, ko mēs darām? Mēs, protams, viņiem piedodam, vai ne? Mēs piedodam sevis dēļ. Bet, draugi, ticiet man, ka tā ir sagrozīta mācība. Tā nav bībeliska mācība, ka mums vienkārši visiem jāpiedod un jāaizmirst. Jā, viens ir piedot un atlaižam to cilvēku, lai viņš iet, bet ticiet man, nekur Bībele nemāca par to, ka attiecībām, ka tev ir jāuzticās tādam cilvēkam, vai ka tev automātiski atkal jābūt attiecībās ar tādu cilvēku. Jūs piekritīsiet man? Ka nevar būt tā, ka cilvēks īsāk sakot par tevi, teikšu tā, tautas valodā, ir pļūtījis visu ko, un ka tev pēc tam ir tādas pašas attiecības, tas nekad vairs nebūs iespējams. Kamēr viņš nenožēlos to, kamēr viņš tos vārdus nenožēlos, kamēr viņš nelūgs piedošanu. Un tāpat, draugi, mums jāizturās pret cilvēkiem. Mums ir tiesības tā izturēties patiesībā. Dievs tev nesaka, tagad skrien pie tās tantes, kas jau tev 3 reizes lādējas, un esi draugos ar viņu. Nekur tā nav teikts. Ja tas cilvēks nav gatavs attiecībām un nav gatavs pazemoties un nožēlot, vai tas ir vīrs, sieva, brālis, rats vai vienalga kas vai draudzē, piemēram. Ja viņš nav gatavs to darīt, tad nevar būt attiecība, draugi. Tāpēc, ka tas ir nopietni. Tāpēc, draugi, es teikšu tā. Būsim, aleluja. Mārcis Viencīt, jums ko teikt šajā sakarā? Jā, izstāstīšu par sevi, lai jūs redzētu, kāds es grēcinieks, lai jums nav tik slikti. Es esmu lielākais grēcinieks kā Pāvils. Gadus atpakaļ
bija tur, bija situācija, kad Mārcis Jensīts bija pacēlies darīt tur visādas lietas. Un es biju ļoti nejauks cilvēks, kāds varbūt tagad esmu vēl. Bet tajā laikā bija pavisam nejauks. Un sociālos tīklos tur, sanāca tur, ka bija slikti par viņu izteicies. Un pēc tam Dievs man ar to konfrontēja. Un zināt, Mārcim Jensītim ir sistēma, kas darbojas, visi ļaunu runātāji tiek identificēti. Un reizes ar viņu sazvanījos pēc tam. Man kaut ko vajadzēja no viņa. Un Mārcis Jensīts savu raksturīgā manierē, protams, šāvara. Tu esi tas, kurš tur par mums ļaunu runā tur internetā. Es biju šokā, es biju konfrontēts, es biju apkaunots. Labi, ka es runāju pa telefonu, es biju sarkans, es biju jutos netīrs. Es teicu, Mārci, zināt, es izdarīju vienu visgudrāko lietu, ko es varu izdarīt. Es teicu, jā, es esmu grēkojis, piedod man. Zināt, es ar viņu pēc tam neesmu runājis, bet tajā brīdī, kad es pateicu, es, protams, jūtos, kā tas ir vīrietim, kā tev to savu lepnību ir aplaust un tā kā, bet es pateicu, es tos vārdus izspiedu, es pēc tam biju laimīgs cilvēks. Draugi, ne visu, ko viņš dara, man ir saprotams, un ne visu es varu pieņemt, ko viņš dara, viņš noteikti ir Dieva aicināts cilvēks, amen? Noteikti radikāli izmainīta dzīve, recidīvs, kurš kalpo Dievu, tā kā slaudījām par Mārci Jensītu, amen? Amen. Tas kā piemērs vienkārši, ka neviens no mums no tādām lietām nav pasargāts, bet tas, ko mums vajag salīdzināties, mums vajag kompensēt ļaunumu, kas izrunāts ar savām lūpām. Draugi, un tāpēc būsim arī mēs, savā ziņā prasīgi. Nevis, ka mēs automātiski ejam atpakaļ attiecībās, ja kāds mums ir kaut ko ļaunu pateicis. Jā, mēs varam piedot cilvēkiem, bet mums ir jāgaida, kad šis cilvēks nāk pie mums, jūs saprotat, man? Un tāpēc es pateikšu vienu lietu, kas tas nav ne par vienu konkrētu cilvēku. Bet, piemēram, ja cilvēks ir bijis draudzē, viņš ir sācis ļaunu runāt par mūsu draudzi. Un tā viņš pēkšņi parādās draudzē. Mums nav viņš automātiski jāpieņem. Mēs varam paciest viņu klātbūt, bet mums nekad nebūs attiecības ar viņu. Jūs zināt, ko Bībele saka? Jums nebūs sējieties brāli, kas gan saucās brālis, bet ir zaimotājs. Tas nav tā, ka cilvēki automātiski tiek aizslaucīti prom tas, ko viņš ir runājis. Ja viņš runās ļaunu, viņam jānāk daudz priekšā un jāsaka, lūdzu, piedod, es jūs vienkārši noliku. Es pirms ļaunu runāju. Ja cilvēki nav spējīgi uz tādiem soļiem, droši vien, ka viņi nav spējīgi. Lielākā gadījumā, vairumā gadījumā viņi nebūs spējīgi to izdarīt. Bet nekas jau netiks atjaunots, kamēr nenāk šī grēka nožēla. Tieši tāpēc Bībelē rakstīts ir, ja brālis grēko, vispirms ar viņu runā vienatnē, pēc tam runā ar viņu ar liecinieku. Un ja viņš tev neklaus, tālāk rakstīts, tad saki to draudzē. Un ja viņš draudzē neklaus, tad uzskat viņu par pagānu muitinieku. Tāda ir Bībeles kārtība. Tas nozīmē, ka nevar būt tā pakluso, paslaukam visu zem paklājiņa, visu, kas ir bijis, visu sākam no jauna. Tas tā nenotiek. Tas notiek tā, ka, ja tu gribi attiecības, mēs ar tevi gribam attiecības, nāc un izrunājamies. Jā, varbūt mēs bijām kaut kur vainīgi, varbūt mēs arī kaut kur runājam slikti, ja? Bet mēs esam dzirdējuši, ka tu mūs noliki. Ja? Tā kā, draugi, lai ir principi tomēr arī mūsu vidū. Ja? Ka tas nav tā, ka tu vari visiem mīlīgi smaidīt ar tiem, kas par tavu draudz, piemēram, slikti runā. Tas nav pareizi. Tas vienkārši nav pareizi, jo tā ir pļāvulība, tā ir principu nodošana, un to es pašu varu teikt, draugi, jaunieši, es varu teikt arī jums. Nekad neiziet uz kompromisiem. Ja jums prasa, esat kristieši, neesat kristieši. Jā, mēs esam kristieši, pats par sevi saprotam. Nevajag teikt, mēs tur bišķi, bet vispār jau tur stulbums. Es labāk ar jums iešu šalī. Ja? Un, vienkārši, lai ir principi mūsu vidū. Ja? Un tāpēc, es neuzturu to personiski, bet noteikti mums nevajag mājas grupās arī cilvēkus, kas nāk, urbina degunu, piemēram, un kaut ko noliek draudz, tur gārlaicīgi, tad tur ir iesprūduši, tur jūs savās mācībās esat, tur, saprotat, mums nevajag cilvēkus, kas nenovērtē to, kas mums ir dots. Ilmār, ja tavi bērni, auģu bērni, ja viņi kāds no viņiem teikt, kur tā Ilmāra māja, cik tā augsts nav, viss tas mirda, laidiet man ārā. Kā tu izturētos par tādu bērnu? Pirmkārt, lietot dažādas līdzekļus, bet mēs justu, ka viņš ir nepateicīgs, vai ne? Vai viņš būtu tā vienkārši automātiski jāpieņem, ka sīkais vienkārši ir tā izmuldējies? Nē, viņš nav automātiski jāpieņem. Viņam ir jānožēlo to, ko viņš dara. Viņš ir piedarīgs pie mājas, un tu nedrīkst izturēties nicīgi pret māju. Tu esi pasargāts, tevi pajūt, tevi jumts ir uz galvas, tevi baro un tā. Un tāpēc es, piemēram, ļoti reaģēju, kad mani bērni tur. Mēs tā arī Jākabam dažreiz sakam, davai, ej, tu esi jau pietiekami liels, ej pats savu nopelnu maizīt. Ja? Jo dažreiz viņam ir
Tad viņš sāk stāstīt, ka klases biedriem jau 2. telefons, 1. bija Prestigio, jau tagad Samsung sasot un lūk uzmet 6 gultā. Es saku, vecīt, tev ir viss iespējas, dodies pasaulē, nopelni savu Samsungu. Beigās jau mēs sarunājam. Bet jā, jūs sapratāt, mēs nevaram atstāt principu vienkārši akceptēt visu, ko cilvēki dara un uzskatīt, ka tas ir normāli. Jo atcerieties, man spārnot to teica, atbild par ko? Bāzeli. Par bāzeli. Amen. Atcerieties, kriminālā pasaule ir tuvāk garīgām patiesībām biežāk. Jo tur nežēlīgi, katrs vārds tev tiek atprasīts, ko tu esi izrunājies. Tāpēc Dievs mums devis Jēzus sasniedz. Tāpēc Dievs mums devis žēlastību. Bet, draugi, tā ir žēlastība, kura nav lēta žēlastība. Tāpēc, draugi, ja kāds jūsu vidū, jūsu priekšā noliek jūsu draudzi, vienkārši saka, shut up, mutī ciet. Jūs zināt, kāda funkcija līderiem draudzē, piemēram? Man pat ir rakstīt. Titan, 1. nodaļa, 10. pants. Tur rakstīts par cilvēkiem, kas radīja jūceklu draudzē. Un ko Pāvils saka Titam? Viņš saka, tiem pļāpām ir jāaizbāž mutē. Tāpēc, ja zināt, kāda ir funkcija draudzes līderiem, tev ir mutes aizbāšanas funkcija. Dzirdējāt, ja? Ja vajag, tad ir jāaizbāž mute. Vēl citā vietā rakstīts, ir jāizpārko asitāti cilvēki. Mums nevajag vienkārši ļaut būt kā kaislauķiem šai pasaulē. Mums ir jāsaprot, ka katram cilvēkam šai pasaulē ir atbildība par bazāru. Kas var pateikt amen? Amen. Aleluja.